Labs vakars jūsu mājās jaunas darba nedēļas sākumā studijā Ģirds Linde ar jaunākajām ziņām. Svētdien notikušajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi opozīcijas konservatīvā Cieņas un brīvības partija TISA. Liecina rezultāti, kas iegūti pēc teju visu balsu saskaitīšanas. Pētera Maģera vadītā TISA izcīnīja 138 no 199 parlamenta vietām. Par TISA balsojuši 53,6%, bet līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna partiju Fidesz 37,8%, un jaunajā parlamentā tai būs 55 vietas. Orbāns sakāvi atzinis un apsveicis Maģaru ar uzvaru. Premjers sacīja, ka vēlēšanu rezultāti ir saprotami, raksturojot tos kā sāpīgus, un piebilda, ka Fidesz kalpos Ungārijai esot opozīcijā. Ungārijas vēlēšanu rezultātus atzinīgi novērtējis Eiropas komisijas prezidenta Urzula Fonda Leyena. Eiropas sirds Ungārijā šonakt cik spēcīgāk platformā X pauda Fonda Leyena. Ungārija ir izvēlējusies Eiropu, Eiropa vienmēr ir izvēlējusies Ungāriju, valsts atgriezusies uz Eiropas ceļa, savienība kļūsi spēcīgāka. Šodien taksometru vadītāji ar pie automašīnām piestiprinātiem Latvijas karogiem un plakātiem, tostarp ar uzrakstiem "Mēs neesam vergi", 24 stundas bez Bolt, bez mums jūs nevarat, pietiek mūs slaukt un citiem saukļiem vienojās protestā vairākās Latvijas pilsētās. Tāpat uz vairākām mašīnām bija redzama Bolt zīme, kas pārsvītrota. Protesta akcija tika rīkota tādēļ, ka valdība nav izpildījusi nozares izvirzīto ultimātu un nav veikusi reālus soļus Bolt platformas monopola ierobežošanai. Taksometru nozares protesta mērķis ir vērsties pret vienas platformas monopola stāvokļa izmantošanu. Latvijā kriptovalūtas pieder 11,5% pieaugušo iedzīvotāju, jeb apmēram 175 tūkstošiem cilvēku. Aptaujā arī secināts, ka Lietuvā kriptovalūtas pieder 11,6% pieaugušo iedzīvotāju, bet Igaunijā tikai 8,7%. Latvijas iedzīvotāju kriptovalūtu kopējā vērtība lēsta aptuveni 833 miljonu eiro apmērā, un Latvijā kriptovalūtas pieder 15% vīriešu un 9% sieviešu. Populārākās kriptovalūtas Latvijā ir Bitcoin, Ethereum un Tether. Savukārt visbiežāk izmantotā platforma kriptovalūtu iegādē Latvijā ir Revolut, bet populārs ir arī starptautiskās biržas kā Binance, Bybit un Coinbase. Īrijā pēdējās dienās izvērtusies nopietna krīze. Protesti pret strauji augošajām degvielas cenām izraisījuši plašus traucējumus visā valstī. Situācija kļūst tik saspringta, ka policijai nācies ar spēku atbrīvot bloķētus objektus un ceļus. Protesti sākās aprīļa sākumā, un tos galvenokārt organizē lauksaimnieki, kravu pārvadātāji un citi no degvielas cenām īpaši atkarīgie strādājošie. Viņi ar traktoriem un kravas auto bloķēja svarīgus ceļus, ostas un pat valsts vienīgo naftas pārstrādes rūpnīcu. Rezultātā vairāk nekā trešdaļa degvielas uzpildes staciju beidzās degvielu. Degvielas trūkums jau sāk ietekmēt ikdienas dzīvi. Daudz uzņēmumu spiesti apturēt darbību, piegādes kavējās un pat veselības aprūpes pakalpojumi tiek apdraudēti. Tikmēr valdība aicina iedzīvotājus nepirkt degvielu vairāk nekā nepieciešams, lai izvairītos no panikas. Protestu dalībnieki pieprasa valdībai steidzami rīkoties, samazināt degvielas cenas, ieviest cenu griestus vai samazināt nodokļus. Viņi uzsver, ka pašreizējās cenas ir nepanesamas un apdraud gan uzņēmumus, gan ikdienas dzīvi. Lai gan policijai izdevies daļēji atjaunot kārtību, spriedze valstī saglabājas. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV sākta parakstu vākšana, aicinot nodrošināt valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu grozu pensionāriem un maznodrošinātām personām 150 eiro apmērā katru gadu. Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Aļisa Volkova. Viņa atzīmē, ka šobrīd Latvijā zobārstniecībā pieaugušajiem ir pilnībā maksas pakalpojums, un pensionāriem ar zemiem ienākumiem zobu ekstrakcija un protezēšana bieži ir nepieejama augsto izmaksu dēļ. Tas savukārt noved pie smagām veselības problēmām, nepietiekama uztura un sociālās atstumtības. Volkovs ieskatā 150 eiro gadā ir minimālais atbalsts, kas ļautu uzturēt mutes dobumu pamatfunkcijas un uzlabotu tūkstošiem Latvijas senioru dzīves kvalitāti, nodrošinot viņiem tiesības uz dzīvi bez zobu sāpēm un funkcionāliem ierobežojumiem.
Latvijas mūzikas nozares pārstāvji atklātā vēstulē aicina Saeimas deputātus atbalstīt priekšlikumu palielināt Latvijā radītās mūzikas īpatsvaru komercradio ēterā, nosakot kvotas, kā tas ir citās valstīs, tostarp Igaunijā. Mūzikas industrijas pārstāvji uzsver, ka Latvijā radītā mūzika dziesmas latviešu valodā un vietējie mākslinieki radio ēterā ir minoritāte. Dominē mūzika no Krievijas, ASV un citās valstīs radīts repertuārs. Latvijas izpildītāju un producentu apvienība, jeb Laipa dati par 2024. gadu parāda, ka no 42 analizētajām komercradio stacijām absolūtajā vairākumā Latvijā radītās mūzikas īpatsvars nepārsniedz 15%, bet vidējais rādītājs visā sektorā ir tikai 19%. Vēstulē skaidrots, ka katru reizi, kad komercradio atskaņo ārvalstu autoru dziesmu, atlīdzību saņem ārvalstu autori, izpildītāji un ierakstu kompānijas. Autortiesību un komunikācijas konsultāciju aģentūra AKLA dati no 2022. līdz 2024. gadam liecina, ka Latvijas mūzikas radītāji saņem mazāk nekā ceturdaļa no kopējās autortiesību atlīdzības komercradio sektorā. Mūzikas nozares pārstāvji vērš uzmanību, ka Laipa blakustiesību ieņēmumu par mūzikas ierakstu atskaņošanu publiskā izpildījumā radio un televīzijā palielinās no 105 000 eiro 2003. gadā līdz 4 miljoniem eiro 2025. gadā. Vēstulē secināts, ka nozare ir dzīvotspējīga un augoša, taču bez pietiekamas radio ētera klātbūtnes šis potenciāls netiek pilnībā realizēts. Vēstules autori ieskatā kvotu neesamība Latvijā vaina Latvijas autoru, izpildītāju un producentu konkurētspēju pret ārvalstu mūzikas industriju un lielajiem starptautiskajiem izdevējiem. Viņi norāda, ka daudzās valstīs vietējā satura regulējums nodrošina, ka būtiska daļa līdzekļu paliek vietējā ekosistēmā – jaunradei, mārketingam, auditorijas attīstībai un eksportam. Vēstulē uzsvērts, ka Latvijā, kur daļa sabiedrības dzīvo daudzvalodīgā mēdīju vidē, latviešu valodas un Latvijā radītas kultūras klātbūtne ēterā ir strateģiski svarīga. Pēc nozares pārstāvju domām situācija, kurā dominē ārvalstu saturs, nav tikai kultūrpolitisks jautājums, bet gan informācijas drošības dimensija. No 7. līdz 12. jūnijam Viļņā notiks 6. pasaules starptautiskais žēlsirdības kongress. Līdzās Vatikāna augstākajai garīdzniecībai dalībnieku vidū būs gan bijušais Londonas gangsters, gan digitālie viedokļu līderi jeb influenceri, informē organizators. Starp galvenajiem runātājiem ir Džons Pridmors, kurš savulaik bija daļa no Londonas organizētās noziedzības aprindām, bet tagad ir starptautiski pieprasīts lektors. Viņa stāsts par radikālām dzīves pārmaiņām ir iedvesmojis tūkstošus un aprakstīts viņa sarakstītajā bestsellerā. Uz skatuves kāps arī Mets Frats, kura raidieraksts sasniedzis miljoniem klausītāju visā pasaulē. Frats pārstāv jauno digitālā satura veidotāju vilni, kas tieši pievēršas modernajām sociālajām problēmām. Tostarp drosmīgi runā par pornogrāfijas nodarīto kaitējumu personībai un attiecībām. Kongresā piedalīsies arī augsta līmeņa garīdznieki, tostarp Krakavas arhibīskaps, globālais cilvēku tirdzniecības apkarošanas līderis Kevins Hailands un Karitas Ukraina prezidenta. Viņu dalību uzsver pasākuma mērķi risināt ne tikai garīgas, bet arī aktuālas sociālās problēmas pasaulē. Turpinājumā kāda sporta ziņa. Lielbritānijas smagsvaru bokseris Tysons Furijs svētdien Londonā, atgriežoties pēc vairāk nekā gada ilga pārtraukuma, izcīnīja drošu uzvaru. Furijs 12 raudu cīņā ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu pārspēja Krievu Arslanbeku Mahmudovu. Lielbritānijas bokseris vēl pirms rezultāta paziņošanas uz cīņu izaicināja tautieti Antoniju Džošua, kurš atteicās dot uzreiz piekrišanu cīņai. Šo cīņu jau gaida Lielbritānijas publika vairāk kā 10 gadus. Un vārds piebilst, ka Tysons Furijs nākot uz ringu bija arī uzlicis sev apkārt krustiņu un arī pēc cīņas pateicās Jēzum Kristum par to, ka ir izdevies nobuksēt veiksmīgi šo cīņu. Noslēgumā par laikapstākļiem. Nedēļas pirmajā pusē laika apstākļus ietekmēs anticiklons, pūtīs lēns vējš, dienās dažbrīd varēs baudīt saules stērus, kā arī būtiski
nokrišņi nav gaidāmi. Naktī uz otrdienu valsts austrumos sabiezēs migla. Naktīs termometra stabiņš vietām vēl noslīdēs nedaudz zem 0 grādu atzīmes, taču dienas jau būs siltas un otrdien un trešdien pārsvarā +12, +17 grādi. Tomēr vietām Līča piekrastē saglabāsies par dažiem grādiem vēsāks. Nedēļas turpinājumā laika apstākļi mainīsies. Latvijas teritoriju šķērsos lietus mākoņi nesot nokrišņus. Lai jauks un svētīgs vakars jūsu mājās un izdevusies darba nedēļa!